Pagājusi. Kas man beidzot blakus, dzīves un vesels un smaidīgs. Producents vīna vairāk kontentu. Atradām random pasāžu, ejam cauri. Mums viņa ir random, kad mūsu ceļgali. Tas viens ir normāls, tam nekas nesāp. Šītam te pa labi ļoti viss sāp. Un tā ir vēl arī vakar. Tas ir mans kuņģis, nevis es. Jā, kuņģis. Esam kaut kādā uzvaras laukumā. Vairāk par šo info nav, nezinu. Esam vispār ceļā uz Luvru šobrīd. Viņš ieskrēja iekšā. Jā, es tev filmēju vispār. Nu, tad ejam te. Nu, pagaidīt mums vajadzēs. Rinda ir pamatīga. Šī rinda ir, nezinu, 200 metri, 300, daudz. Nā, tad 20 minūtes pagaidīju un jau esam gandrīz pie ieejas. Ir pagājušas 24 minūtes, kopš iestājāmies rindā. Tas bija tikai security checks. Izgājām cauri. Kur te ir ieeja? Aiziešu pēc kukuļa. Uz kurieni? Vēl viena rinda uz ieiešanu tikai šoreiz. Kur beidzot ir ticket checks. Kā te teorētiski var arī līdz šejienei ienākt arī bez biļetes. Mēs esam iekšā un mēs gaidījām rindā līdz iekšā 40 minūtes. No 38. Nav tik traki. Nu, tagad būs daudz mākslas. No kā daudz ko droši vien nevarēsim vispār paskaidrot. Ko varēsim, to darīsim. Te tik daudz cilvēku, veiti nost. Tā skaņa, ne? Kā mums tur Gidi stāstīja, ja pie katra mākslas darba šeit pavadītu 30 sekundes, tad būtu nepieciešams 100 dienas nepārtraukt, lai pilnīgi visu šeit apskatītu. Jā. Tā kā lielākā daļa šeit būs aptuveni šāda aplūkošana. Mēs vienkārši ejam garām. Bet interesantākais ir... Esam galvenajā gaitenī, kas vēd viens no pie Monas Līzes. Viss vienos mākslas darbu. Ujalalala! Ko mēs ieejam? Nu, te būs, te, kur viņa ir, un te ir tik daudz cilvēku. Čau, Mona! Visu gājušumu. Pasties, cik smuks skats no sāna ar visiem atspīdumiem. Un rekur kāds milzīgs darbs pretīm Monai Līzai ir. Iznācām no Monas Līzes. Un rekur šitāda te zāle ar gleznām. Milzīgā. Lebauski, vairs ne manī. Skaties. Wow. Stīģerādus, jā. Brīvība vada cilvēkus. Žana Darka.
Glorija blakus bildē atrada sunīti. Vienīgais veids, kā man ir pievilkt klāt kaut kādai reliģiskai gleznai. Jā, pilnībā. Jauna zāle. Šeit vismaz nav tik ļoti daudz bībeles. Te vairāk ir pliks sieviešu. Kas par milzīgu gleznu? Ej tu nost. Nē, kur Napoleons Bonaparts savu sievu iesvēta. Laikam tā tur bija rakstīts Notre-Damā. Ja pareizi māk tulkot, Mareta nāve. Šito es vakar redzēju Dalī muzejā arī. Dalī bija iedvesmojies arī no šitās gleznas. Ir arī mīļas gleznas. Visiem telefonu gaisā, man arī. Jā, es teicu, ka tā varētu būt Francijas republika. Jā, kur arī troņa dārgumi. Kā karaļiem uz galvas viņa lika. Tā nav tas pats, ko lika tai princesei. Kā mums teica viena gide, kad, ja teiks, ka kaut kāds Lujis ir bijis, tad diezgan precīzi būs. Šis bija Luja 15. kronis. Kolēgo. Polijas ērgus. Te tie dārgumi ir daudz. Un vēl. Visādi trauki vēl. Glauni, ko lai saka. Šādi viņus glabā un transportē. Sanāca bišķiņ citādāk. Glorija saka, ka viņai šādi sanāca atpūsties. Nonesa galvu. Kā visi leižerote. Domāt? Tur sunīši. Nelā, blāvīgas. Kāds skats uz laukumu. Tie visi cilvēki gaida. Stikšana iekšā. Skaties, kādas ir jāpārbauda, vai tas ir stikls. Vīras atspīdums. Tālkaits kutks. Kamerā laikam neredz, nefokusējās uz to. Mēs bijām? Jā. Richardam? Kur vēl ir? Nonācām arī pie Ēģiptes lietām. Cik skaisti izrot tāds sārks. Atvainojiet, sarkofāgs. Tā otra. Šāds gredentīns jau gadu tūkstošiem atpakaļ taisīja. Nekas suvenīru lietu tirgu nav mainījies tūkstošiem gadus.
pēc gremlina bišķiņ izskatās. Te kāda ir pulvera karote kādreiz bijusi. Jaunas meitenes formā. Sākas Eiropā, dekoratīvā Eiropā. Eģipte beidzās. Madāmas Pompadoras kafītes ir neviņas. Lūvrā ir bijusi modernizācija. Pēc palīgu līnijas iespējams. Šitādas vēl nebija redzējis. Var pabaudīt, kā žūst krāsa. Viss tupiks, tālāk netiek. Vēl tikko baigo prikolu izstāstīt. Šitais Džeks, es jau Džeks, kuram ir temperatūra 370. Kas varbūt vairāk krīpī nekā māte, kas baro bērnu un vesels garš Džeku, kas uz to skatās. What the fuck? Gorē šī telpa patīk, jo te ir padaudz suņu. Tu vēl kādā atradi? Kur vēl kaut kas guļ? Tas kaķis. Ir eņģeļa spārniņi. Tas ir Dionīzs gan jau. Nē, nebija Dionīzs, bet Hermejs. Cilvēki arī šeit guļ un atpūšos. Iekšpagalms pilns ar skulptūrām, bet tur nevienu nelēž. Atpakaļ Eiropā. Randam krāsnes, logrā un trepītis. Kur ir tas, kurš pliks tur ģerbās nost, un tas ir Džeks. Skaties, jābūt tā vietā. Vai kur prototips? Šitais ir iespaidīgi. Te ir arī mūmija. Ui, cik nīkli ir sapīts. Uz Luvrai pazemē. Šeit kādreiz ir bijis ūdens un osta piestāta. Tas ir tas, kur mēs tikko bijām. Mēs līdz šejienei tagad pēdējo pusstundu mēģinājām atnākt. Pagriezieni, līkumi te ir.
Viņam reāli daudzām visuņi jau tāp jau kapiem. Daudzi ir pat iegrivāti duši. Nu viss, esam ārā no Luvras. Ejam ārā. Kāds kūdīs. Tagad vispār te rinda praktiski nav. Pātri apgriezos. Šeit ir kādreiz limestone raka zem Parīzes, un tāpēc viņi sāka iebrukt. Un šie ir stabilizācijas darbi, kas pēc tam tika veikti, lai visa Parīze neiebruktu. Tas te norobežots The Vaulted Gallery. Ienācām katakombās. Tā ir katakombas. Šeit ir vairāki miljoni cilvēku. Sievietes, vīrieši, bērni, apkopoti. Sirsnīgi. Šeit ir pēdējās Franču revolūcijas cilvēku kauli. Tam par to šis ir uztaisīts. Skals, un kas bija te? Tuneļi. Ar šitiem skausiem kauliem. Šeit katakombās arī slaveni cilvēki ir apkopāti. Vakariņas mums īstā franču stilā ir Japāņu ēdiens. Atnāca, kāda peldēja pār pildu spēki. Glorija? Tu man bambūzloji. Mēs atradām Amēlijas ielu. Kur tie jumti, kurus visu laiku redzam, līdz kuriem netiekam. Re, kur Eifelļa gals tā kā spīd gaisma aiz kokiem. Man mašīnas jau brauc. Tāds kruts tilts. Roka bišķi kratās. Kas visi? Kur Čerčila kungs pastaigājās arī starp lielo un mazo pili.
Eifels vēl midžinās. Viņam vēl tūlīt pagriezīsies gaismu tālāk, kad viņam izteiks, ka vēl redzēs. Mans šitien nonākt, jā? Jā, mēs vēl pasvēsim šīs apskatīt. Jā. Vismaz no ārpuses. Nu, un mēs iznācām uz Elizijas laukiem. Ejam pa zaļo daļu. Cik nu viņu var redzēt. Un cik nu viņa vēl ir zaļa. Neiet kopā. Vai ne? Francijā. Varbūt vai nu zakts vai dāvināts. Zakti dāvināts. Jā. Es vairs neredzu. Re, kur ir. Ejam. Ir kāds vāravs. Re, kur ir baznīca, kas ir uzcelta grieķu tempļa stilā. Es nezinu, kas par baznīcu, tā bija rakstīts aprakstā. Tā pati baznīca no otra gala un sāna. Esmu reiz, ka tas daudz netīrāk. Pirms Glorija kaut ko noķēra, mums bija plāns. Viņš būs jātaisa vaļā. Tas būs tā kā mēs ierakstīsim tavējo nodarījumu šim numuriņam, ja? Jā, iespējams. Iespējams, šeit nevarēs publicēt, lai neviens nedomā par tevi slikti. Jā. Tas teikt iespējams iekšā viņā. Minēja, viņš bija tāds, bet es jau neko nezinu. Es jau esmu iepriekš. Nu, vīns ir iegūts.